Sveiki, Auni, novembris, skatāmies, ko novembrī. Auni būs ar partnerības enerģiju šajā mēnesī, mīlnieki. Dažs labs varbūt dosies kaut kur uz ārzemēm, kādā romantiskā ceļojumā, tas patiešām būtu ļoti jauki. Šī kārts ir par kopā būšanu, par otru cilvēku ievērošanu, par dzirdēšanu, par līdzās pastāvēšanu un prašanu būt blakus tādam līdzsvarotam, mierīgam, nevis tā nav runa par to saplūšanu. Šī kārts ir nevien par romantiskām attiecībām, bet arī par biznesu. Tātad šis mēnesis, kad iespējams jums arī ir jāapskata savi sadarbības partneri, biznesa partneri, viņi jāievēro, jānoklausās, jāieklausās un jāsadarbojas ar viņiem cik viens iespējams. Jo tā pleca sajūta šajā mēnesī ir ļoti svarīga. Var jābūt, ka tas ir jūsu laulātais partners vai jūsu kopdzīves partners, kura plecu jūs tā tiešām cieši un nopietni šajā mēnesī sajūtat. Viss ir par partnerību, par citiem cilvēkiem un ieraudzīt un pamanīt, kuri ir tie cilvēki, kas mani ļoti atbalsta, kas man vienmēr ir līdzās, kas man vienmēr ir blakus, kas man palīdz izdarīt manas izvēles. Varbūt, ka ir kāds cilvēks jums katram, kuram tu vienmēr tomēr paprast padomu, vai vismaz aprunājies, tad, kad ir kāda izvēle. Kādēļ es par izvēli? Jo šī mīlnieka kārts faktiski nes arī sev tādas nopietnas izvēles. Tas nozīmē, ka kādam Aunam šajā mēnesī tiks piedāvāta nopietna izvēle, jebkurā tēmā, nevien partnerības tēmā, jebkurā tēmā, un šajā izvēlē noteikti būtu vērts ieklausīties, un katrā ziņā izvēle ir jāizdara ar sirdi. Ja? Ar sirdi. Darbs. Darbā kā mājās izskatās. Ja? Pirmkārt, tā ir sadarbības kārts, un arī šeit runa ir par apkārtējiem cilvēkiem. Darbā jūs ir ļoti daudz cilvēku, kas jūs atbalsta, kas grib būt kopā ar jums, kas veido grupu, kas veido tā kā ģimenisku kopā būšanu. Protams, ka kādam tie var būt svētki, kaut kāda svinēšana darba kolektīvā. Tas var būt tāda lielāka sanākšana, kopā būšana, jo redzat, te jau ir ļoti daudz cilvēku ar vēlmi papriecāties. Jā, tad ko darbā? Darbā vienkārši super viss notiek, ja? Tā kā es pat nezinu, vai te kāda varbūt vienīgais izmantot šo enerģiju, kamēr jūs visi esat kopā, kamēr tik labi un vienkārši viss iet, pabeigt kādu projektu, uzstādīt jaunus mērķus, saprast, kas ir mūsu stiprās puses, ar ko mums turpmāk nodarboties, un tad vienkārši aprunāšanās, privātā dzīve. Privātā dzīve saistās ar priecīgiem notikumiem šajā mēnesī. Pirmkārt, šī kārts šeit ir par balvas iegūšanu. Tas nozīmē balvu iegūt, tas ir prieks, tie ir svētki, tā ir apmierinātība, tā ir atzinība, tā ir atzinība no apkārtējiem cilvēkiem un tā skaitā no partnera. Tā tad labvēlīgs, ļoti labvēlīgs mēnesis kopā būšanai un lietu darīšanai, iziešanai sabiedrībā, paspīdēšanai. Jā, varbūt mazliet viņās arī var palielīties. Ļoti veiksmīgs laiks partnerībai šajā mēnesī. Tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, jūs saprotat, ka 6 zīžļi ir laiks, kad varam atrast vienu skaistu partneri, kas ir ar mieru ar jums satikties, kas ir interesants, kam ir kopīgas sarunas, kam ir kopīgas tēmas, un tiešām ļoti vērtīgi iepazīšanās. Šie varbūt noteikti izsekojiet visiem cilvēkiem, ar ko jūs iepazīstaties šajā mēnesī. Un padoms. Padoms ir pievērst vērību visām tām sīkajām
praktiskajām lietiņām, ko jūs ikdienā darat, un saprotat, cik daudz prieka tas jums atnes, darbošanās virtuvē, dārzā, mājā, darbā, un ir taču daudz tādas mazi sīkumiņi, ko mēs darām, bet it kā strādājam, tajā pašā laikā mēs saprotam, ka tas mums no sirds patīk, un tajā procesā mēs atpūšamies. Nu, tāds lielisks pārdomu pilns mēnesis, Sauni. Uz tikšanos atkal!